Kurlieši bija latviešu karavīri, kuri mīlēja savu dzimteni, un pašos nelabvēlīgākajos apstākļos vīru izvēlējās iet citu ceļu – cīnīties par brīvu Latviju. Auklīns un akmeņš šaltos, mēs tomēr droši celtos, šurp jaunekli ar vējas pārņem trauc, kad Latvija tev brīvs kā. Sūtījums sveiciens no Pasaules Dārgājas Sonāda organizācijas, ko dibināja latviešu karavīri. Pieminekļa vārdi par garu nāvei nav vara ļauta, pieder kurlietim. Tas ir Kristā Pupelnieka dēlam. Krievijas iebrukums nodevīgais Ukrainā ir apliecinājums tam, pierādījums tam patiesībā, ka brīvība jāsargā. Brīvība ir trausla. Tā var būt šķietama. Mums ir jābūt gataviem savu valsti aizstāvēt. Mums jābūt gataviem savu valsti aizstāvēt ar ieročiem rokās. Šobrīd notiek cīņa par mūsu, jūsu, visu prātiem un sirdīm. Tas pagātni pētī, tas nākotni svētī. Pagātne ir vienīgais taustāmais, reālais lielums. Tātad draudēja otrreizējās padomju okupācijas atgriešanās, un ko mums svarīgi pieminēt, ka šī ģenerāļa Kureļa grupa, kur Kurzemē šeit sasniedza vairāk kā 3000 vīru, 3500 daudzumu, bija ne tikai 1944. gada vasara beigās Vidzemē vācu sākotnēji pakļautībā izveidot militāru vienību, bet tā bija latviešu militāra vienība, kas pakāpeniski transformējās par iedomāto Latvijas armijas varbūt kodolu, jo tās vadītāja ģenerālis Kurelis, štāba priekšnieks kapteinis Kristaps Upelnieks, bija arī Latvijas centrālās padomes, ko mēs zinām, tātad Konstantīns Čakstas vadītās Latvijas centrālās padomes, militārās komisijas vadītāji. Un tā doma, lai mēs saprastu arī starptautisko kontekstu un tā laika situācija, bija tāda, ka brīdī, kad Vācijas karaspēks sāktu atkāpties un padomju armija vēl nebūtu ieņēmusi Latvijas teritoriju, kad izdotos proklamēt Latvijas neatkarību, pagaidu valdības izveidošanu un arī Latvijas armijas atjaunošanu, tā pretojoties vienai vai otrai okupācijas varai. Jārūpējās par mūsu valsts vēsturi, par mūsu brīvību. Tāpēc paldies vēlreiz visiem iesaistītajiem. Jūs darat svētu darbu, un īpaši jaunajai paudzei jāatcerās, ka tā ir cena par brīvību. Un kritušie nav ar skumjām jāpiemina, viņi jāgodina, jo tā ir brīvības cena. Paldies un slaus mūžu Latvijai!